Uzdevums par vienaldzību attiecībās. Šeit būs tāds praktiskais vingrinājums, ko tu varēsi pielietot šeit un tagad. Un priekš tā tev vajadzēs bloknotu, papīru, pildspalvu un pats pirmais. Uzdosi sev jautājumus un uz viņiem atbildēsi. Refleksijas jautājums. Kādas situācijas vai rīcības liek tev justies vienaldzīgai attiecībās? Vai ir bijuši brīži, kad esi sapratusi, kā jūsu attiecības vienaldzība ietekmē? Kādas ir jūsu attiecību vienaldzības cēloņi? Piemēram, ikdienas ieradumi, saiknes zudums un tā tālāk. Otrais. Sarunas ar partneri izrunāt par savām sajūtām par vienaldzību. Mēģiniet noskaidrot, vai partnera jūtas ir līdzīgas, runājiet par to, kas jums aktivizē šīs attiecības un kas tieši otrādāk ieslēdz atpakaļ šo vienaldzību attiecībās. Trešais – rīcības plāns. Tev vajag izvēlēties 3 lietas, kurās jūs varat darīt kopā, lai samazinātu šo vienaldzību. Piemēram, jaunu hobiju uzsākšana, regulāru datumu vakaru plānošana, sarunas par emocijām, savām vajadzībām, izteikt un izrunāt reāli ar muti. Nākamais, 4. vizuālais uzdevums. Izveidot tādu kā vienaldzības karti, paņemt A4 formāta lapu, vai var lielāku arī, zīmē vai raksti, kā vienaldzība izskatās konkrēti jūsu jau attiecības. Uzzīmē savas emocijas, uzvedību, situācijas un to raksturo. Pēc tam padomā par to, kā šīs sajūtas var tikt pārveidotas uz kaut ko pozitīvāku. 5. rakstiskie uzdevumi. Uzraksti vēstuli savam nākotnes es par to, kā vēlies justies un izjust šīs attiecības pēc tam, kad tu būsi pārvarējusi šo vienaldzību. Ko jūs darīsiet citādāk? Kādas būs jūsu jaunās sajūtas šajās attiecībās? Un, protams, šie uzdevumi var palīdzēt izprast un risināt jautājumus, kas saistīti ar vienaldzību attiecībās. Jā, tas prasa laiku, jā, tas prasa enerģiju, jā, tas prasa resursus no abām pusēm un centību, bet darbs pie attiecībām var aizvest pie tādas dziļākas saiknes un apmierinātības. Un tie, kurie nespēja paši tikt galā, nesaprot, kā pareizi darīja, nepareizi izdarīja, ko tagad tālāk darīt un tā tālāk. Tad, kad jums nav dziļākas sapratnes, ko ar to visu darīt, ar šiem rakstiskiem uzdevumiem, tad iesaku šeit un tagad pāriet uz manu mājaslapu www.ligadonovska.com un noskatīties bezmaksas webināru par laimīgām attiecībām. Tur ir tieši nestandarta pieeja, tāda kā apgrieztā psiholoģija, un tu pēc webināra noskatīšanās vari ieplānot konsultāciju pie manis. Konsultācija būs bez maksas. Izmanto izvedevību, jo tas ir tavs laiks, tā ir tava iespēja, jo dzīve dot iespējas. Jautājums, vai tu tās pamani vai ne? Tas jau viss ir tavās rokās. Tiekamies!